Ir 25. marts, agrs svētdienas rīts, un līdz pirmās līgas čempionātām vairs ir palikusi tikai viena nedēļa. Un tāpēc futbola skola Meta, Latvijas Universitāte, šodien fotografējās un prezentēja savu komandu. Jau 4. sezonu pēc kārtas tradicionāla komandas kopbilde tika uzņemta pie Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī. Pēc fotografēšanās tālāk komanda devās uz Rīgas Olimpisko sporta centru, lai ne tikai atrādītos saviem faniem un presē, bet arī vienotos kopīgās atrakcijās ar futbola skolas Meta audzēkņiem. Pasākuma laikā arī tika prezentēta jaunā Metas apģērbu līnija, kur modeļu ādās iejutās paši futbola skolas Meta audzēkņi. Mirkli vēlāk uz laukumu tika aicināts visas mammas, un draudzīgā virsvilkšana varēja sākties. Mammu un bērnu duelī spēcīgāks izrādījās mammas, gluži tāpat uzvarēja arī tēvu komanda. Taču kapitulēja mūsu lielie, kuri nespēja pretoties mazo metiešu armijai. Pasākums turpinājās ar dažādām atrakcijām, kur mazie un viņu vecāki varēja iepazīties tuvāk ar pirmās komandas spēlētājiem. Tika veikti dažādi veiklības, spēku un prāta uzdevumi, tika spēlēts minifutbols, bet atpūtas brīžos bērni izklaidējās Metas sponsors Nike teltī spēlējot PlayStation un Xbox. Taču pasākuma beigās visi kopīgi varēja baudīt garšīgās Lulu picas. Mēs jautājām futbola skolas Meta Latvijas Universitātes galvenajam trenerim Andrim Rihardam komentāru par šī pasākuma nozīmību un gatavību sezonai. Pirmie skatītāji, pirmie atbalstītāji, protams, ir mūsu iekšējā vide. Mazie bērni ir tie, kas trenējās mūsu sabiedrībā, mūsu futbola skolā. Es domāju, viņiem arī jāzina, uz ko tiekties. Spēle uz laukuma parādīs, cik komanda ir gatava, bet man liekas, ka viņi ir gatavi uz visiem 100. Mērķis mums ir principā ir divi mērķi. Tas ir pirmkārt individuāli, lai spēlētāji arī attīstās, krāja pašapziņu, pieredzi un, protams, savu meistarību pilnveido. Un otrs ir, protams, arī mūsu kopējais tēls. Mēs, kā klubs pie sevīm, protams, ceram medaļās, un es domāju, ka tas arī ir iespējams, ņemot vairāk kādu apjomu mēs esam veikuši. Vairāk vajag ticēt sev, saviem spēkiem, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Cerams, ka sezonas laikā varēsim bļaut tā patās. Roberts Vīsne, speciāli FS Meta LV.